Pastāst, Katrīna, kas ir tām biļetēm? Čau, meitenes. Čau! Čau! Ar ko tu ēd kartupeļus? Ar ko citu? Tātad, pastāst, Katrīna, kas ir tām biļetēm? Tātad ar šo biļeti var ieiet tikai vienreiz, jo tā ir tirgotno biļešu paradīze. Ar šīm var iet, cik gribēt. Šodien diena sākusies. Zērunājs. Mašīnas stāsts turpinās. Izbraucam no pagalma līdz tuvējam krustam un vienkārši mašīnu noslāpa. Interesanti, ko darīt? Nu jau mašīnā ir vairāk kā pusotra stunda. Piebrauca pie kaimiņu mājas kaut kāda strādnieka, kas piegāja prasīja, vai viņiem nav kaut kāda mehāniķa, tālruņa numurs. Tagad gaida mehāniķi. Kas notika mašīnai, nezinu, sāka pīkstēt tur kaut kas aizmugurē tajā rajonā. Vienkārši nevar piedarbināts. Trībā. Man ir sākusies kaut kāda dīvaina alerģija. Deguns tek, bet tas ir mazākais. Tas ir mazākais šajā situācijā. Un kā tev ir mašīna? Tās mašīnas stāsts? Vēl ripot. Nē, no es Rīgā arī vienā dienā man nepārslēdzās gāze tā kā vajag un paliku uz krustojumu, bet es beigās pielauzu, ka tomēr gribu uz benzīnu braukt. Es tā pa biezu uz benzīnu braukā. Nu jau, un tajā dienā mums neslēdzās vispār gāzi un mēs līdz Rīgai un atpakaļ tīri uz benzīnu. Tā es joprojām šeit sēžu. Pagājušas jau 3 stundas, Katrīna aizbrauc uz darbu, sāka līt lietiņš, vismaz mašīna nomazgās. Bet beidzot pēc 3 stundām, neskatoties uz to, ka meistaram tika pazvanīts 3 stundas un 20 minūtes atpakaļ, un viņš teica, ka ieradīsies pēc 30 minūtēm, nevis 3 stundām 30 minūtēm. Es pazvanīju arī otram meistaram uz otru servisu, un tas man arī teica, ka ieradīsies pēc 30 līdz 40 minūtēm. Bet arī no tālāk jau ir pagājusi stunda. Var izsnāt tikai vienu. Protams, ka viņiem tā nav prioritāte un vispārējais, bet man smieklīgi, ka viņi mēģina pa telefonu kaut kādu diagnozi uzlikt mašīnai, kas varētu būt pie vainas. Kaut gan neko daudz man nepaprasīja, bet, ziniet, kas ir pats labākais? Es sapratu, ka tas ir tā kā, ja es pazvanītu ārstam, pateikt, man sāp vēders, un viņš mēģinātu man pateikt, zini, tev ir tur, nezinu, diagnoze, tur aklā zarna vai vēl kaut kas jāgriež ārā. Tikai no tā, ka es pasaku, ka man sāp vēders. Es domāju, ka atbraucot līdz mašīnai, nedzirdot, kā viņu var piedarbināt, nevar piedarbināt, vispār nevar pateikt, kas notika. Bet es ceru, ka tas meistars kaut kad ieradīsies viens vai otrs. Lūdzu, help! Meistars ieradās. 3 stundas 23 minūtes. Kā teica kaimiņš, tev ir laiks pārdomām. Jā, es ļoti daudz ko pārdomāju, un ne tikai pārdomāju, bet es uztaisīju rīlus, saliku bildes, kuras es nebiju līdz tam izdarījis. Pat 3 stundām ļoti daudz ko var izdarīt. Pats smieklīgais, ka sēdi netālu no savas mājas krustojumā, un reāli saprotu, ka mašīnu šeit nevaru atstāt. Bet ziniet, kas bija pats smieklīgākais, kad piebrauca, viņš pateica, ka šitāds te mazs fincikļuška reāli bija pie vainas. Un viņam vienkārši vajadzēja nomainīt baterejku. Un viss. Mašīnu var piedarbināt un es varu turpināt ceļu. Viss ir labs, kas labi beidzās. Sievietē ir laikam jāzina viss, ja viņa brauc ar mašīnu. Jā. Lai jums nekad tā negadās un vienmēr ir kāds palīgs. Vismaz telefons zvan attālumā. Laiki pienākuši no Omas mājās. Es atbraucu ar mašīnu. Marks atbrauca
ar riteni, un tur nāk vēl bļaurīši. To redzēsim. Kāpēc tu atņēmi viņai riteni? Kāpēc viņa bļauj tur tagad? Netīšām, jā, netīšām. No, kur nāk, reku nāk. Kas bija, Marmēd? Kas bija? Nu jau laimīgi aizbrauc. Viņa vispār neklausa mani. Tā bija ar kājām labāk? Nē, nav forši, ja tev iekoda bite. Parādi, kur. Nu te. Ak, jēziņ, tev viņš viss ir sarkans. Jā, es nevaru paiet normāli. Čau, Bejā. Ar kājām poši nomas nāk? Jā. No rīta, jā. Atpakaļ. Pēdējais dziesmu svētku rīts, un mēs stāvam, gaidam autobusu, iedomājieties. Esam laikā. Nu, es esmu laikā beidzot. Es stāvu un gaidu, man zvana. Mēs jau esam, jūs jau gatavs, es saku stundu stāvu, domādama, kuram busam kāpt iekšā. Nu, laikam jākāp būs šajā, kas tur tagad brauc. Jā, es esmu laikā! Nekas mēs neiziesim uz skolu. Pirmais koncerts nodziedāts tagad. Kur Cik pēc mums rokās? 10 vai 5? 7. 7? Dodamies uz nākamo. Nu, tad jūs laipni lūgt Bindra ģimenes kanālā. Nu jau nodziedāti 4 koncerti, bet šis bija labākais, vai ne? Jā, īstenībā perfekti. Vienkārši ideāli. Visiem tāds smaids, un man liekas, ka šeit arī Pēdējā dziesma arī bija tas, kas mums bija vajadzīgs. Ja jūs vien dzirdētu. Jā, ja nu kāds mums no malas nofilmētu īstenībā, tad mēs varētu ielikt. Nokāpšanas moments, un starp citu šeit ir nenormāli forši, jo šeit beidzot arī dziedātājiem ir backstage, kuru Un mēs mēs esam paši labākie. tūlīt arī parādīsim. Ticiet man, paši labākie. Labāk nav. Te ir tādas istabiņas, ūdentiņš. Un šeit ir mūsu zoniņa. Launadziņš. Siera no izcelts maizītes žāvēt. Izkrāmēties. Maizīte, Maizīte. žāvēts, pūmes. Un balens, baltais. Un. Nu, kā tik nepārādās, ne? Tādiņu žāvētā gaļa. Paldies, atā. Un tad viņa man saka, tu vari nodziedāt bērnus? Es saku, nu varu. Bet tā mums aizgāja sadarbība. Kurā gadījumā jums vajag kvalitīvas bērnu pakalpojumus? No. Saka, dārgi ielikt. Bet zini, mēs Liepājā bijām. Tas maģiskais mirklis pēc, cik ilgu laiku, pusotru mēnešu, 2 mēnešiem, nezinu. No privāta akaunta atslēgsim beidzot savu Instagramu. Pagād, laika atskaita. 9. Voi, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu, viss ir. Gadsimta notikums agri atvēru Pagaidi, tagad.
Nu, protams, uz pludmali nevar braukt bez mantām. Esam pārkrāmējušās. Saka čau, meitenes. Čau! Beatrise. Čau! Tā kā tā braucam. Gatava braukt? Jā, un pie reizes vēl sasistas pudeles. Jā, un vēl sasistas pudeles, bet nu, ko darīt? Savu puķīti padambīt, čīti padambīt, vai palaid savu puķīti padambīt. Let's! Let's! Iedod Beatrisai atnes uzvērt. Elis sēž, kaut ko dara. Kur jūs tik ilgi bijāt? Veikalā bija garas rindas. Visi tad laikam iepērkas jau, lai varētu braukt uz jūru. Vienkārši 2 kārtas strādāja. Savādāk nevar gumijas lācīšu, kas te vēl maisos ir? Oi. Nu, izvirtības. Ko citu? Ātri, Molicīte, tev šodien 12 gadi? Daudz laimes dzimšanas dienā. Nu, un daudz laimes bijā. Ņem no manis arī. Buča? Un tev tik tāja. Tev 12 gadi, urā! Tad ir Sveiki! 3 ir. Tāda zapte. Ar ko tu ēd kartupeļus? Ar zemiņu mērķi. O, pankūks Bet tā zemiņu mērce ir pie pankūciņām. Ar vienu izskats pankūciņas garšīgi. Ko izskatās? Man ir kartupeļus. Aizturēja gan labu aptīti. Beatris palīdzē nevajag. Tā izskatās vienkārši. Es tev, Beatris, tur smaidiņu. Un man ir zupiņa. Labu apetīti! Lūdzu, tev pušķītis. Jā, tūlīt visi tev kaut ko vēl. Tagad atdod man pušķis, tev nes uz mājām. Čau. Nu. 3, 1. Daudz baltu Tur dieniņu laimiņā dodi, dižani, ražani, dzīvojoti. Dižani, ražani, dzīvojoti. Tas baltu dieniņu laimiņā dodi, dižani, ražani, mīlējoti. Dižani, ražani, mīlējoti. Nāc, tev dāvanu uzdāvinās. Un kad tev būs mīkstā mantiņa? Gribu redzēt kaut ko tai mantiņai? Jā. Nekur tu piespēt poziņu? Jā.